gadā sagaidīt vēl kādu ar tranzītu nozari saistītu uzņēmumu. Augstais laiks un bargā ziema rada sarežģījumus ne tikai ikdienas darba ļaudīm. Izrādās, šādi laikapstākļi rada pamatīgus sarežģījumus arī Latvijas tranzīta biznesa uzņēmumu darbībā. Tā piemēram valsts akciju sabiedrība Latvijas Dzelzceļš un tā meitas kompānija LZ Cargo bargā salu laikā nespēja tik ātri apkalpot dzelzceļa sastāvus, kā rezultātā rodas dīkstāvus un sastrēgumi. Tomēr uzņēmums cenšas risināt situāciju maksimāli operatīvi. Lielākā daļa Latvijas dzelzceļa pārvada tā bērami krāve, tas galvenā kārta ogles. Ogles tiek iekrauts Sibīrijā, kaut kur Vorkutā, iekrauts diezgan sen, transportēšanas dēļ kaut 15 diennaktus aptuveni. Viņi pēc ogles pārveidojas uz lielu akmeni, uz lielu monolītu, un izkraut tāds monolīti prasa papildu laiku. Vajadzēs sildīt vagonus, piemēram, naftas produkti, sevišķi tie tumši produkti, visi eļļa, mazotu, zemes temperatūras tika palielināta viskozitāte, un viņi arī izkraut nav tik viegli. Vajadzēs sildīt cisterni. Visas problēmas saistās ar to, ka vagonu diktāve palielinājās, klienti gaida savu vagoni. Mēs nevaram atdot, tāpēc, ka vagoni aizņemti uz termināliem. Pie -20 un vairāk grādiem Latvijas dzelzceļam jāveic 2 reizes vairāk pārbaužu nekā ierasts, jo metāls kļūst trauslāks. Ar līdzīgām problēmām saskars arī citi tranzīta biznesa nozares uzņēmumi. Mums konkurējuši ostas pārsvarā viss atrodas tādos pašās konkurences apstākļos, ja ne vēl ekstremālākos. Jūra sāk aizsalt, tur problēmas parādās kuģiem, tad var nākties kuģu fraktētājiem maksāt. Ja produkts ir grūtāk pārvietojams ar pārkrājums, tad attiecīgi maksā tieši šie termināli. Ostai pašai, attiecībā uz kanāliem tur rodas kaut kādas zināmas problēmas. Darbs šādā salā nav joka lieta, tādēļ vēl jo lielāku cieņu mums vajadzētu izrādīt pret tiem cilvēkiem, kas neskatoties uz bargo salu, turpina veikt savus darba pienākumus gan tranzīta biznesā, gan citās nozarēs.